Tā, halo, sveiki, kolēģi, sveiki, draugi. Ir bilde, skaņa, Sveiki, jā. ir lieliski, lieliski. Tā, nu ko, jā, mazliet vēl pagaidām, un tad mēs varēsim sākt. Un prieks, ka atnācāt, vēl, kā teikt, gaidam pārējos. Un, jā. Man te darbs no mājām fonā, ja man ir suns un bērni, tas nekas. Viss notiek, darbs attālināti. Lūk, tā. Labi. Kamēr gaidām, kolēģi, rekur mūsu galvenais saziņas elements būs čats. Varbūt ieliekat, no kurienes jūs esat, kāds uzņēmums un varbūt pāris idejas, ko jūs sagaidat šodien sadzirdēt, kādas interesantas lietas, tad varbūt vērtīgas atziņas vai atnāc paskatīties vai vienalga kaut kāds iemesls. Jā, tad uzņēmums un iemesls, kāpēc esam šeit, kolēģi. Jā, lai mums ir jautrāka gaidīšana. Čats. Un pārbaudām pie reizes, vai čats strādā, vai es neesmu te viens pats kaut kur. Aha, aha, aha. Mārs saka, ka un tālāk vienmēr ir kas interesants. Bet cerams, cerams. Ļoti labi, paldies. Varbūt, jā, Reinis, nekustamā īpašuma līderības jautājumi ļoti labi. Aktuāli. Lūk. Tā kā mēs pagaidīsim pārējos, vēl mazliet tā kā tādā labā roka koncertā, nekad nesāks laicīgi. Un, es paredzu no savas puses, ka tas varētu būt vismaz stunda, būt ilgāk. Mēs iesim cauri tādai ļoti, ļoti vērtīgām lietām, ļoti praktiskām lietām, un pirms mēs sākam, esiet gatavi līdzdarboties. Labvakar, labvakar, jā, un mēs strādāsim arī ar ChatGPT. Tā kā esiet gatavi savā pusē, jau atveriet vaļā, es jums došu jau konkrētas līderības promptus, jeb komandas, un mēs katrs varēsim strādāt ar sev svarīgām lietām savā datoru pusē. Tā kā tāds praktikums un būs arī ļoti, ļoti vērtīgas tādas vadītāja līdera tehnikas. Varbūt kāds grib pieslēgties, varbūt kāds drosmīgais grib pavadīt kopā šo stundu pusotru. Nu, lai un tā, lai nav garlaicīgi, lai nav vientuļi. Un mums būtu par ko parunāt uzreiz, mēs varētu ķerties klāt, kā tad tur īsti ir. Kurš drosmīgais, pat dodiet ziņu, mēs varam tā tīmā strādāt komandā. Lūk. Ja, tā kā pagaidām pārējos, tie, kas tikko pieslēdzās, draugi, tad mums kopā ir kāda stunda, pusotra. Es esmu redzams, jūs nē, un mēs tad konceptuāli strādājam čatā. Ja nevēlaties, tad jūs varat tad, nohaidot sevi, bet, kā es teicu, iespējams, kāds ir drosmīgs, kurš super drosmīgs līderis, kurš grib pavadīt kopā ar mani šo stundu pusotru, tā būs vēl vērtīgāk.
Bet, jā, tad esam praktiski gatavi sākt. Kā jau minēju, tad mums ir čats, ir galvenais saziņas kanāls, un es no savas puses dalīšos ar instrumentiem, pieredzi un rīkiem. Un esiet gatavi savā pusē strādāt ar ChatGPT, un tas būs tāds ļoti praktisks praktikums, kādā veidā mēs jā, iesim uz priekšu. Ok, labi. Tad es padalīšos ar savu ekrānu, un jūs, kolēģi, nokomentējiet, vai ir redzams, un ja viss ir kārtībā, tad darbojamies. Ja ir, kolēģi, ekrāns redzams, lieliski, labi. Darbojamies. Tātad līderības atslēgas, manuprāt, ļoti vērtīga stunda, pusotra ar praktiskām lietām, praktiskiem instrumentiem, stratēģijām, mākslīgā intelekta līdzdarbošanos. Esiet gatavi piedalīties un aktīvi strādāt. Un pirms mēs sākam, draugi, es gribētu pateikt, ka patiesībā šis stāsts nav par mani, bet par tevi, par katru no jums, draugi. Un tās ir lietas, vērtības, tehnikas, kuras strādā ikvienam. Un es teiktu, ka es esmu pārliecināts, ka tas, ko mēs šeit darīsim, katram no jums palīdzēs sasniegt labākus rezultātus, kļūt par labākiem līderiem un par efektīvākā sava darba darītājiem. Tā kā tas nav par mani, tas vairāk ir par jums. Un kāpēc vispār šeit mēs šodien tiekamies? Tāpēc, ka patiesībā es esmu tādu patīkami pārņemts pozitīvā ziņā, kad laiciņu apakaļ man bija treniņš ar Coca-Cola uzņēmumu, sveiciens viņiem, un patiesībā es biju tik ļoti iedvesmojies pēc šī treniņa, tā kā lielāko daļu no tā es arī ieliku šeit, un arī tādā veidā mēs varam būt droši, ka tas reāli strādā. Ok, labi. Līderība. Dāvanas, draugi. Tātad, kā jau teicu, tie, kas skatījās LinkedInā, tur es apsolīju jums dāvanas, pārējiem varbūt tagad skatieties. Tūlīt es nokopēšu šo saiti, un jums ir pieejamas uzreiz līdz dienas beigām divas supergrāmatas, Maksvela 5 līderības līmeņi un no laba uz izcilu. Un tad ir vēl divi papildus slaidi, kur ir, par ko mēs arī šodien runāsim, bet viens no viņiem ir hipnotiskās komunikācijas paterni vadītājiem un līderiem, un otrs ir ietekmes atslēgas no arī daļai par to, ko mēs šodien strādāsim. Kā mēs to linku varam dabūt, ir vairāki formāti. Viens, kad es viņu varu tūlīt pat nokopēt un ielikt mūsu čatā, un jūs paskatāties. Tā, pagaidām. Ir. Aha. Apskatiet, vai tiekat klāt saitei, un tur vajadzētu būt dāvanām. Tā kā iečakojiet, un ja viss ir kārtībā, tad ejam uz priekšu. Dāvanas jūs gaida. Labi. Ir ideāli, ideāli. Tad pirmais panākums mums ir izdevies, tad dāvanas mums ir nākamais. Tad, ko mēs iegūsim? Jūs un es. Es iegūšu lielisku, lielisku pavadīt laiku kopā ar draugiem un potenciāliem sadarbības partneriem. Jūs iegūsiet konkrētu līderības stratēģiju.
jūs iegūsiet praktiskus instrumentus, jūs iegūsiet super pārliecību par to, ko jūs darat, un jūs iegūsiet pavisam konkrētus izmērāmus rezultātus, kurus jūs varēsiet rītā jau par to visu pārliecināties. Tas ir tas, ko mēs šodien izdarīsim. Ja jums patīk mans plāns, ielieciet plusiņu, iesim uz priekšu. Tad stratēģija, ilgtermiņa skatījums uz līderību, konkrēti instrumenti, konfidence, pārliecība un rezultāti ar garantiju. Lieliski, lieliski. Sarmītē patīk. Paldies, ejam tālāk. Okay. Tātad, kas mēs esam? Kas mēs esam? Es paredzu, ļaujiet, draugi, minēt, ļaujiet minēt. Tātad, es esmu šeit ekrāna pusē, jūs esat savā pusē. Kāds no jums ir sava biznesa īpašnieks? Un, ja jūs atpazīstat sarakstā sevi, ielieciet plusiņu to, kāds ir biznesa īpašnieks, kāds ir struktūra vienības vadītājs, un tad ir kāds ziņkārīgais viesis. Ja esat sevi atpazinuši, vienkārši atzīmējiet, ka esat šeit, un tad tādā ziņā mēs saprotam, ka viss ir pa tēmu. Labi. Tātad, kas esmu es? Pāris vārdos, tad dodiet man iespēju izmantot dienesta stāvokli. Savās apmācībās es parasti saku, ka es lepojos ar 3 tādiem lielām lietām savā dzīvē. Pirmā lieta, tie ir mani skolotāji. Un man savā ziņā ir paveicies mācīties pie pasaules gudrākajiem, viedākajiem meistariem, guru, ja tā var teikt. Otra lieta, ar ko es lepojos, tie ir mani klienti. Man ļoti rūp mani klientu panākumi. Un trešā lieta ir manas profesionālās neveiksmes. Un no tām cilvēki mācās daudz vairāk nekā no veiksmēm. Tagad profesionālās neveiksmes ir ļoti, ļoti 3 lietas, ar ko es īpaši savā dzīvē esmu tā lepojos. Nākamā lieta, draugi, vēl par ko es lepojos, varbūt par ko jūs nezināt, pavisam īsi, tad ir eksperta līmeņa pārdošana Facebookā, un tā ir, manuprāt, vienīgā vietne latviešu valodā uzņēmējiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kur mēneša apmeklējums ir vairāk nekā 1 miljons apmeklējumu mēnesī, kad raziņā man ļoti tas priecē. Un nākat ciemos, tiekamies Facebookā eksperta līmeņa pārdošana. Un vēl viena lieta, draugi. Es pats esmu sapratis, ka es esmu tas cilvēks, kā teikt, 50/50. Un es nemaz neslēpju, apmēram 50% apmācību dalībniekiem norauj jumtu, un viņi sasniedz vēl nebijušas rezultātus. Un otros 50% gadījumu viņi paliek tur, kur ir, un vaino un tālu visās savās nelēmēs, neveiksmēs, nezinu. Un pie vainas patiesībā ir Rainis, kā es saku, 50/50. Varat palasīt atsauksmes un paskatīties, tā tas apmēram sadalās. Dažiem norauj jumtu, un daži vaino un tālu pie dažādām situācijām. Bet pie vainas ir Rainis, un kā es saku, Rainis ir, es nevaru nevienam likt iemīlēt Raini. Es varu parādīt, cik tas ir lielisks un kā pasaule mainās, bet es nevaru nevienam neko iemācīt, ja cilvēks negrib iemācīties. Es uzskatu to arī par tādu līderības skatījumu uz lietām, ka tev nav jāaudzina bērnu dārzs, tev ir jārada vide, jādod piemērs un jāpalīdz cilvēkiem pašiem atrast savu Raini. Es kādreiz, kad strādāju farmācijas kompānijā, es dāvināju saviem kolēģiem grāmatas, kad es biju pārdošanas vadītājs, un es gribēju, lai viņi viņas izlasa. Un tā arī es nedabūju lasītājs sev. Un es zināju, ka tad, ja kāds izlasīs šo grāmatu, tad viss mainīsies. Ok, labi, ejam uz priekšu. Kāpēc es zinu, ka šī programma, ko mēs šeit darām, ir super? Tāpēc, ka, kā jau es teicu, mums ir Inese un Coca-Colas komanda, kur šito programmu, ko mēs tagad darām, ir jau apguvusi praksē, un es esmu patīkami pārsteigts. Nākamā lieta, mēs šodien nepaņemsim visu, mēs paņemsim ļoti
koncentrētā veidā, taču, ja jūs gribat iepazīties ar šo programmu kopumā, tad to jūs varat izdarīt manā mājaslapā. Šeit viņa būs. Ja, tā kā tā. Labi. Ejam uz priekšu, un tad līderības atslēgas, ja mēs tā paskatāmies, ko tad nozīmē vārds līderība, un droši vien, ka mēs varētu katrs tagad gari un plaši domāt un stāstīt, un katram būtu sava patiesības versija, un kāds var teikt, ko tad Untāls saprot par līderību, un kāds var vēl kaut ko domāt, bet šeit ir manas pārdomas. Un varbūt otrā pusē, draugi, ierakstiet savu versiju, kas ir, jūsuprāt, līderība. Viens teikums, ko nozīmē būt līderim, ko nozīmē būt, kā teikt, jā, līderim. Kas ir līderis, jūsuprāt? Tāds pavisam vienkāršs teikums. Un tad es iedošu savas atbildes, un mēs saliksim kopā tādu struktūru, un kad jūs varēsiet to papildināt ar savām idejām un risinājumiem. Tātad līderība, līderis, cilvēks, kurš dara ko, kāds, kurš kaut ko. Jā, tad jautājums auditorijai, praktiskais vingrinājums. Mans arī lūgums drusku piedalīties, lai nav tā kā Untāls šeit visu laiku tikai darbojās savā nodabā. Izcili. Sarmītei fantastisks līderības vizualizācija. Paldies, šis ir lieliski. Tātad līderis iet pa priekšu un bosu velk ratiņos aizmugurē. Okay, labi. Cilvēks, kurš iedvesmo, cilvēks, kurš vada komandu, kas virza cilvēks uz priekšu, ļoti labi. Tās ir lietas, un patiesībā nav vienas konkrētas atbildes. Mēs līmējam to savu līderības versiju katrs kopā. Un es teiktu, ka es pat ieliku 50 dažādas līderības versijas vismaz. Es gribētu teikt, ka līderība manā izpratnē ir parastais stiprums, ka cilvēks atrod sevī tādu jaudu, tādu resursu, ko viņš iepriekš varbūt nav atradis, vai viņš nav sapratis, ka viņam tāds ir. Un līderība varbūt reizēm pat nav komanda. Līderība patiesībā ir tāda iekšēja pārliecība. Iekšēja pārliecība par lietām, ko mēs darām, un par savām vērtībām, par savām patiesībām. Līderis ir stiprums parastais, man liekas. Un tad, ja tas vēl ir komandas konceptā, tad tas izskatās vēl jaudīgāk un vēl praktiskāk. Labi, iesim uz priekšu. Tā ir mana pārliecība, un lūk arī viena vizualizācija par to, ko nozīmē būt līderim vai līderībai. Līderība ir arī darīt lietas, kas man nesanāk, darīt lietas pirmo reizi, darīt lietas zinot, ka man nesanāks. Un ja jūs esat apmeklējuši pirms gadiem 7 Liepājā bija tāds creativity pasākums, un man bija tur tā iespēja uzstāties, tad es apmēram šādi arī izskatījos. Un par līderiem mēs kļūstam dabunot pa seju ar slapju lupatu un ejot tālāk. Labi. Vēl viena lieta, ko es esmu sapratis no savas profesionālās pieredzes, strādājot ar lieliem un maziem uzņēmumiem, ka uzņēmumā patiesībā, lai gūtu panākumus, ir vajadzīgas divas lomas. Ir vajadzīgs viens karognesējs un viens darītājs. Viens, kurš iedvesmo un iet uz priekšu un sauc, mēs to varam, mēs to izdarīsim, un tad tas, kurš ņem lāpstu un roku. Un ļoti bieži ir uzņēmumi, kur ir karognesējs, un ļoti bieži ir uzņēmumi, kur ir darītājs. Un ļoti reti ir tad, ja tas ir cilvēks viens, kurš ir iemācījies šīs divas lomas, nest karogu un rakt zemi. Ielieciet plusiņu, ja jūs saprotat, par ko ir runa. Un patiesībā šeit arī ir tā prāta elastība, iemācīties apvienot šīs divas lietas, kad vienā brīdī tev ir jābūt darītājam, bez variantiem, otrā brīdī tu esi karognesējs, un tā ir tava izpratne par līderību. Ja nav neviena darītāja, tad tu kļūst par darītāju. Un ja nav neviena karognesēja, hei, tu esi pirmais, kurš paceļ karogu un iet kopā. Un tas ir tas, kā es to redzu.
Un mēs arī strādāsim tālāk ar šīm tādām patiesībām, tad darītājs un karodniecējs. Labi. Tas, ko es vēl gribēju pateikt, tad, jā, kolēģi, kad par vadītājiem tādā praktiskā līmenī mūs ieceļ citi vadītāji, savukārt līderības statusu mēs nopelnām caur saviem darbiem, caur saviem panākumiem, caur saviem rezultātiem. To mums piešķir citi. Man liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta, lai sadalītu šīs lomas, kurā brīdī mēs esam vadītāji un kurā brīdī mēs esam līderi. Es atceros pirms daudziem gadiem, kā savulaik farmācijas kompānijā biju labākais pārdošanas aģents komandā, un tad ar pirmdienu es kļuvu, ja ne sliktākais vadītājs, tad diezgan sūdīgs vadītājs Točevītā, jo es biju fantastiski iemācījies to pārdošanas lomu un aģenta identitāti, un tad ar pirmdienu es kļuvu par vadītāju, un tad patiesībā man bija diezgan liels lauziens tīri mentāli, lai saprastu, kas ir jādara un kāpēc jādara un kādā veidā tas ir jādara. Ok, labi, ejam tālāk. Tad patiesībā šī ir mana mīļākā bilde, kas reāli parāda, ko nozīmē manā izpratnē vadītājs un līderis. Tas ir tas, kurš rāda un māca un skaidro un liek pārējiem kustēties. Ok, labi. Tā jau teicu, pirms daudziem gadiem es kļuvu par vadītāju, vai es kļuvu par līderi, jautājums atvērts, bet šeit ir vēl viens ļoti praktisks vingrinājums, ļoti praktisks. Ir tāds angļu vārds frameworks, un tad, kad jūs strādājat ar ChatGPT, atceraties, tie ir tie fundamentālie, struktūrētie vingrinājumi, un šis ir viens varoņa ceļojums, tu vari ielikt chatbotam, ChatGPT, uztaisīt komandu, lai viņš paņem šo te varoņa ceļojuma framework un palīdz tev kļūt par labāku vadītāju līderi caur šo te konkrēto struktūru. Un tas ir tas ceļš, kā mēs topam. Mēs nekļūstam par līderiem uzreiz. Mēs varam kļūt par vadītājiem ar pirmdienu, bet tas nenozīmē, ka mums ir vizītkarte, bet mēs vēl neko nemākam un neprotam. Un tas nozīmē, ka mums ir jānoiet pilns cikls. Un patiesībā tur ir arī 4 dienu treniņš kā minimums, kur mēs varam kļūt par vadītājiem, izejot konkrētus vingrinājumus. Bet labi, tagad iesim uz priekšu un pieķersimies klāt mākslīgā intelekta instrumentiem, kas palīdzēs mums kļūt par supervadītājiem, ja tā var teikt. Es esmu uztaisījis, jau uztrenējis ChatGPT līderības asistentu, kā jau teicu, šo es konkrēti izmantoju Coca-Colas kolēģu treniņā, bet tas, ko es gribētu pateikt, ka tagad mūsdienās tu vairs nevari atļauties neuztrenēt savus asistentus, un ja tu esi pārdošanas vadītājs, vai tu esi struktūra vienības vadītājs vai uzņēmuma vadītājs, tad mana pārliecība, tev ir jābūt savai virtuālai komandai, kur katrs no tiem asistentiem ir uztrenēts kādā specifiskā konkrētā lietā. Un es esmu tagad nonācis pie secinājuma, ka es vairs netaisu apmācības parastās. Katras apmācības, kuras es taisu saviem kolēģiem, partneriem, es nāku jau kopā ar ChatGPT trenētu asistentu, un mēs pildām vingrinājumus, un mēs darām, un mums būs tūlīt iespēja patrenēties un pastrādāt ar viņu, lai saprastu, kā tas strādā, bet varbūt iekomentējiet, kā jums ir darbs, kā notiek darbs ar ChatGPT, un vai jūs arī trenējat savus asistentus, jo, manuprāt, tas šobrīd ir primārais, svarīgākais uzdevums katrā profesionāļa dzīvē, kurš grib kaut ko sasniegt, uztrenēt savu individuālo asistentu, kurš tev palīdzēs sasniegt jebko. Tur būs pārrunu vedējs, tur būs pārdošanas asistents, tur būs
Gemini 6 cepuru domāšana perfekti. Jā, dodat idejas, bet tas ir tas, ko es gribētu teikt, ka šobrīd ir grēks neuztrenēt. Un ja tev ikdienā tu saskaries ar dažādiem izaicinājumiem un specifiskām lietām, tad katrai lietai ir atrisinājums. Un, nezinu, šobrīd mums tam nebūs laika, bet man liekas, kaut kur YouTube bija, bet es varu vēlreiz ielikt, kā uztrenēt savu asistentu. Bet tā ideja ir ļoti vienkārša, kad tu paņem to ChatGPT maksas versiju, tu viņam izveido instrukciju, un tad tu viņam iedod zināšanu bāzi. Un tur ir interesanta lieta, ka zināšanu bāzē tu vari iedot 20, piemēram, grāmatas par jebkuru tēmu. Tur var būt tā pati līderība, mērķu sasniegšana, komandas vadība, vienalga 20 grāmatas par konkrētu lietu, un 19 grāmatas un vienu PDF failu, kurā tu uzraksti par sevi, par savu biznesu, par savām problēmām, par savām izaicinājumiem, un tas rezultāts ir kosmisks. Ja tie 20 grāmatas strādā tavai lietai, tavai vajadzībai, un es esmu pilnīgā šokā redzot, cik tas patiesībā tagad, kā tas notiek, un arī, ja mēs runājam par šo konkrēto līderības asistentu, tad arī viņam ir, un arī šodien es jums iedošu ļoti konkrētas lietas, un tā ideja tāda, ka tagad mūsdienās tev vairs nav jābūt vienam, un jādomā, ko dara līderis un kā strādā līderis. Tagad tu vari paņemt pasaules jaudīgākās, gudrākās grāmatas, gudrākos resursus un likt viņiem, tiem resursiem, strādāt tavā labā. Un, manuprāt, tā ir tā super jauda, kas nav bijusi. Un šodien šajā nodarbībā mēs paņemsim pa gabaliņiem no šīm 4 grāmatām, un jūs redzēsiet, kā tas viss sastiķējās kopā vienā super jaudīgā, efektīvā modelī. Jā, tas, ko es arī gribēju pateikt, tad šīs 4 grāmatas mēs paņemsim daļu no viņām šodien, un ar dažām man tiešām gribēsies ar kādu no jums parunāties, jo mums būs ļoti praktiskas lietas. Un te ir tā zināšanu bāze, kā jau es teicu, tu paņem 19 ļaudīgākās grāmatas kādā konkrētā nišā, pieliec vienu savu failu klāt, tāpēc, ka tur 20 pagaidām ir failu tas limits, un tad visas šīs grāmatas steidz tev palīgā, lai ko tu arī dari. Tā kā es teiktu, ka šodien vadītāja pienākums ir atbildība uztrenēt asistentu sev, grupiņu un palīdzēt saviem arī pārdošanas aģentiem un cilvēkiem un uztaisīt viņiem vai vienalga citiem. Ok, labi, tad sapratāt to domu, draugi. Mans pirmais message: trenējam asistentus un liekam viņiem strādāt. Un ja gadījumā jūs jautājat, kur var dabūt tās grāmatas, tad, piemēram, manā gadījumā man ir kā 1000 grāmatas par manā personīgajā bibliotekā par jebkādu tēmu, un es vienmēr esmu laipni, kā teikt, atvērts sadarbībai un ejam tālāk kopā. Labi, un tagad vairs nav atrunas, ka es kaut ko nezinu, vai es nemāku, vai nesanāku, vai man nav kaut kāda gēna. Viss, tagad tev ir problēma, tev ir uzdevums, tev ir vajadzība, un tev ir 20 pasaules gudrākie prāti, kas tagad strādās tavā labā, viena klikšķa attālumā. Jā, un tā ir, man liekas, viena fantastiska atziņa. Ja mēs šobrīd runājam par vadītāja izaugsmi un par līdera tādu domāšanu un līdera kompetencēm, tad redz, kur viņš ir. Tad mēs sākam ar asistentu, kurš man palīdz katru dienu kļūt labākam. Viņš man dod darbus no rīta, un vakarā viņš man pārbauda, viņš no rīta man atsūta, Edgar, atceries, tavi 3 svarīgākie uzdevumi šodien ir tādi un tādi un tādi. Un vakarā viņš man atsūta e-pastu, kā tev šodien gāja, un kas bija tas, ko tu šodien izdarīji. Nu tad tas asistents vairs nav tā kā kaut kur citā formātā, viņš kļūst par tavu kaut kādu daļu no tavas ikdienas. Patīkams, kolēģi.
Patīk tā ideja, ka man liekas, ka tā ir tā lieta, ko noteikti simtprocentīgi tagad mums visiem vajag izdarīt. Ja tev tagad, no, tev ir coach tagad vai vienalga, kas labi, ejam uz priekšu. Līderības tests, skatieties, um, ir arī dzen, šajā treniņā ar Coca-Cola kolēģiem, lai saprastu, tātad vispār par ko mēs runājam un ko nozīmē līderība un tā tālāk, mēs paņēmām to pašu Džona Maksvela 5 līderības līmeņu, un es neizdomāju, es paprasīju ChatGPT, kādas ir labākās līderības grāmatas, iesaki man labākās, efektīvākās līderības grāmatas, ar kurām mēs varētu pastrādāt ļoti praktiskā veidā. Un viņš teica, redz, kur sāc ar Džonu Maksvelu. Es teicu, labi, sākam ar Džonu Maksvelu. Un te ir, tad redz, kur ir šie 5 līmeņi, un 5 līmeņi, kā cilvēki kļūst par labākiem vadītājiem un labākiem līderiem. Tādā 5 pakāpēs vispirms tev iedod vizītkārti ar pirmdienu, tev ieceļ amatā, tagad tu esi vadītājs. Un cilvēki, piemēram, seko tikai tāpēc, ka tev ir vizītkārte. Nu, viņi ir atkarīgi, tu esi tā kā viņu priekšnieks. Nākamajā līmenī cilvēki seko tāpēc, ka tu esi superīgs. Tu esi jaudīgs, tāpēc, ka tu viņiem patīc, viņi iet kopā ar tevi, tāpēc, ka tu viņus iedvesmo. Cilvēki, viņi to vēlas. Trešajā līmenī viņi skatās uz taviem rezultātiem. Viņi tev seko, tāpēc, ka tu esi baigais nazis. Viņi skatās, cik tu esi jaudīgs, un jo tu esi spēcīgāks, jo vairāk grib tev sekot. Viņi seko, tāpēc, ka tu esi sasniedzis kaut ko. Un 4. līmenī viņi seko tāpēc, ka tu esi viņiem palīdzējis. Nevis sev sasniedz rezultātus, bet 4. līmenī tu esi palīdzējis citiem cilvēkiem sasniegt izcils rezultātus dažādās nišās. Un 5. pašā augstākajā līmenī cilvēki seko tāpēc, ka tu esi superīgs. Dēļ tā, kas tu esi, viņi sako, tāpēc, ka tā ir tava personība. Tu esi izaudzis, kā es parasti saku, ka cilvēki nesasniedz mērķus, viņi izaug līdz tiem mērķiem. Un tie ir tie Maksvela 5 līderības līmeņi. Un Un tālāk, skatieties, kolēģi, un tas ir tas ceļš, ko mēs noejam. Mēs kaut kur esam šobrīd, un ja mēs esam vadītāji, līderi, mēs katrs esam kādā no šiem posmiem šajā konkrētajā mirklī. Un ja mēs gribam būt labāki un efektīvāki, tad starp katru no šiem posmiem ir savi konkrēti uzdevumi, savi vingrinājumi un savi frameworki, kurus tad es jums tūlīt arī, kolēģi, iedošu. Tad te būs, es ielikšu viņu šeit, un varam izdarīt arī sekojošu vēl vienu interesantu vingrinājumu. Tā, nokopējiet, kolēģi, šito promptu komandu. Jūs varat vienkārši nokopēt uz ekrāna. Un tāpēc, kad šeit čatā viņš reizēm neņem visu, labi, es varu pamēģināt, bet reizē viņam ir pa garu, un tad viņš dala uz pusēm. Bet kā var dabūt visu? Tātad jūs nokopējat ekrānu un atverat savu ChatGPT accountu, ieliekat tur bildi un ieliec viņam komandu vienkārši ekstrakt tekstu, lai viņš ekstraktē tekstu, un šādā veidā viņš to arī izdarīs. Tūlīt es pamēģināšu es iedošu 2 versijas. Te būs prompts no 2 daļām. Pirmā daļa un otrā daļa. Un tad es tā arī darīšu. Es paņemšu fotogrāfiju, to bildi, un es paprasīšu vienkārši un, kolēģi, jūs savā pusē ieliekat, ka mēs ejam uz priekšu. Redz, kur, piemēram, ir komanda. Here's the extracted text. Mēs dabūnām pilnu tekstu, un
mēs pirms ejam uz priekšu, iedodat ziņu, ka jūs esat tikuši tik tālu vai līdzīgi. Es mazliet pagaidīšu, lai jūs varat ielikt to savu komandu iekšā savā ChatGPT, uzklikšķināt, lai viņš mums iedod vispirms komandu un iedodiet vienkārši plusiņu, ka varam iet tālāk. Ja prompts ir iekopēts, tad nākamajā solī mēs ejam uz priekšu, un es viņam saku aktivizēt. Un jūs šobrīd redzat manu ekrānu. Ja jūs redzat to manu ChatGPT, jā, jūs redzat šobrīd manu ChatGPT Jā, darbu. Ja? jā. Lieliski, lieliski. Un tagad skatieties, tas, ko mēs izdarījām ar šo promptu, jeb komandu, es palūdzu viņam, tur ir divas daļas. Pirmā daļa ir 20 jautājumi. Tos viņš ir sagatavojis 20 jautājumus, lai tu varētu godīgā veidā atbildēt uz šiem jautājumiem, ne tagad, kaut kad citreiz, kaut kur vēlāk, kādā brīvā brīdī, atbild uz šiem 20 jautājumiem, un pēc tavām atbildēm tu viņas pēc tam šīs atbildes ieliks viņam atpakaļ, un viņš tev iedos tava šī brīža līderības stilu un to tavu šī brīža līderības līmeni. Viņš pateiks, pēc tā, ko tu man atbildēji, tu šobrīd atrodies 2., 3. vai 4. līmenī, un tavs līderības stils ir tāds. Tad šeit būs jautājumi, ar kuriem pēc tam tu varēsi tālāk strādāt. Tā ir viena lieta, uz kuriem jūs neatbildam tagad, mums nav tik daudz laika, bet tas, ko es gribu parādīt, es viņam ielieku, pieņem, ka tev ir atbildes uz šiem jautājumiem. Assume you have all the answers. Pieņem, ka tev ir atbildes, un vienkārši paskatāmies, ko viņš mums iedos. Tagad viņš mums iedod šo līderības stilu, viņš pastāsta, kur es šobrīd atrodos un tā tālāk. Viņš pasaka manas stiprās puses, viņš man pasaka manus aklās zonas, jeb neredzamās problēmas zonas, viņš man pasaka, kas ir mans izaugsmes iespējas, un tad viņš man iedod 180 dienu tādu līderības izaugsmes plānu pa soļiem, pa dienām. Tu jau arī redz, ko viņš ir iedevis pa mēnešiem, pa nedēļām un tā tālāk. Un sadalījis pa tādiem laika grāmjiem. Tu vari viņam vēl paspilgtināt to visu un iedot katrai dienai kaut ko, bet tādā šeit ir ļoti konkrētas lietas un ļoti, ļoti lieliski praktiski uzdevumi, un šeit ir tie frameworki, vingrinājumi, kurus tu izpildi kopā ar komandu, vingrinājumi, ko tu dari pats ar sevi, ar cilvēkiem sev apkārt, un KPI, kā tu vari mērīt savu līderības attīstību un tā tālāk, tā tālāk. Un tas ir tas pirmais solis, draugi, kad tev vairs nav jādomā, ko dara līderi vai kā cilvēki kļūst par līderiem. Jā, tu vari paņemt, piemēram, šo formātu un redz, kur tev ir gatavs plāns. Ja tu esi uzņēmuma vadītājs un tu esi pieņēmis darbā pārdošanas nodaļas vadītāju, tad atkal varbūt tā nebūs šī konkrētā grāmata vai kāda cita, bet tu vari viņam uztaisīt viņa attīstības plānu 3 mēnešiem, un šādā veidā mēs strādājam praktiski, un tā vairs nav teorija, tās ļoti konkrētas lietas. Līderības stratēģija. Kolēģi, ieliciet ķeksīti plusiņu, ka jums liekas tikpat lieliski šādā jaunā laikmeta iespējas, ka vairs man nav jādomā, ko dara līderis un kā man kļūt par labāku līderi. Tu iedod gatavu komandu, iedod viņam. Šajā gadījumā es paprasīju to Džona Maksvela šos 5 līmeņus, jo viņš man ieteica kā labāko grāmatu, bet tas ir tas, un te, kā es teicu, pievērsiet uzmanību šiem te frameworkiem. Tā ir sasodīti vērtīga frāze vai vārds. Tas nozīmē ietver sevī
šos te vingrinājumu kompleksus, da jebkādā, ja tu gribi kļūt par labāku pārdevēju, tad būs frameworki vai marketologi, tad tur jau ir gatavi, tev nav jādomā, tur eksistē jau gatavi super algoritmi. Ideāli. Sarmīte, lieliski tev latviski izpildīja. Jo patiesībā nav vienas atbildes. Viņš nekad nedod vienādu atbildi visiem. Viņš katram iedod kaut ko drusku savādāku, bet viņš iedod. Tā ir viena lieliska padarīšana. Un tā tad redz, kur, ja es gribu kļūt par labāku līderi, hei, lūk, tad man ir 180 dienu plāns, un ticiet man, tas viss ir pa īstam. Un, ja kādreiz man ir nodarbībās kāds teicis, jā, ko tu tur untāls, ko untāls ir tā vai šitā, tad es saku, es vairs neesmu viens. Es nāku kopā tagad ar savu guru, un man vairs neviens neko pārmest, ka to izdomāja untāls. Nē, to izdomāja Džons Maksvels kopā ar vēl 20 labākajiem marketologiem vai līderības ekspertiem. Untāls tagad ir vēstnesis, kurš nāk un nodod un parāda un nodemonstrē un palīdz to izdarīt ar savu redzējumu uz lietām. Lieliski. Tātad pirmais solis - līderības stratēģija. Dan, redz, kur ir 180 dienas pa soļiem ar uzdevumiem, ar atskaitēm, kas ir gatavs, droši pildēt, dodat man ziņu, kā jums klājas, mēs iesim uz priekšu. Der? Mums vēl darbi darāmi. Ja? Un labi, tātad iesim uz priekšu. Mhm. Tā tad līderības stratēģija. Un tas, ko es vēl no savas puses gribētu, ja tā var teikt, piemetināt, Latvijas sakot, tad līderība patiesībā ir izvēle. Neviens tā nevar likt kļūt par līderi, bet tu vari izlemt kļūt par iedvesmas avotu, tu vari izlemt kļūt par cilvēku, ar kuru tu pats lepojies. Un tu vari izlemt darīt lietas, kas padara tevi labāku un padara citus cilvēkus labākus tavā tuvumā. Un tā ir, manuprāt, līderība ar iekšējā saruna, iekšējais dialogs, un tā ir tā pats sākums. Lielā saruna, lielie jautājumi, ar kuriem tu satiecies, un tu nebeidz vairāk prom, tu sāc ar sevi runāt. Ok, labi. Ejam tālāk, kolēģi. Latviešu valodā sakot, so far so good, tātad līderības stratēģija. Manuprāt, lieliski ieliciet plusiņu, ka tas dara. Un dodamies uz priekšu. Tagad ir nākamā lieta. Tad, kad es esmu, piemēram, izveidojis savu tādu ceļu, katru dienu es kļūstu labāks, es daru uzdevumus, es pildu vingrinājumus, es strādāju ar sevi. Nākamais solis ir konkrēti instrumenti. Ja stratēģija man ir skaidra, man ceļš ir saprotams, es eju un daru, tad nākamā lieta ir iedodiet man instrumentus, kas ir labākie, jaudīgākie instrumenti. Un šeit viņi ir, tūlīt es parādīšu vairākos griezumos atkal ļoti konkrētas lietas, ļoti konkrēti instrumenti. Un es viņus sauktu šajā gadījumā sadalīt vairākās kategorijās, no kurām pirmās ir ietekmes atslēgas. Un man ir bijis tā privilēģija mācīties no Roberta Dilca. Viņš joprojām ir dzīvs un super jaudīgs un viens no gudrākajiem cilvēkiem tādā prāta sakārtošanas un personīgās izcilības jomā. Jūs varat pēc tam iegooglēt, viņam ir kādas, man nezinu, 30, 40 grāmatas, ja nekļūdos, un viņas visas ir par tādu ļoti dziļu psiholoģisku pieeju panākumiem. Jo mēs skatāmies, piemēram, vispār par to lietu, ko sauc par neirolingvistiskā programmēšana, tad patiesībā tā ir zinātne par personīgo izcilību. Neirolingvistiskā programmēšanas bāze ir izcilu cilvēku domāšanas un rīcības kopēšana, atdarināšana, pārņemšana, un tev vairs nav jāizgudro lietas, tev vienkārši jāpaņem labākie piemēri un jāizlaiž caur sevi un jācenšas atdarināt. Tā ir tā bāzes versija. Un tad Robertam Dilcam ir
tāda atziņa vai fundamentāls atklājums. Viņš ir izgudrojis 14 atslēgas, kuras mēs varam izmantot katru dienu. Un man ir grūti iedomāties situāciju, ka tu vari būt izcils līderis, neizmantojot šīs atslēgas. Manuprāt, tas ir latviešu sakot, must have. Tev jābūt šīm atslēgām katru dienu uz galda. Un tu katru dienu kā vadītājs vai līderis vai pārdevējs viņas izmanto. Ja? Un tās nav, atkal tās ir ļoti konkrētas lietas. Iesim uz priekšu, es parādīšu, kā tas izskatās. Un ideālā gadījumā, nu jā, ja gribat zināt, tad atkal man ir, kā jau teicu, personīga pieredze un personīgi es esmu visas šīs atslēgas apguvis un es esmu tagad gatavs dalīties tālāk. Un šīs ir labākais, ko es kādreiz vispār savā dzīvē esmu iemācījies. Es teiktu, ka šīs ir šīs atslēgas. Ja kāds man prasītu, Edgar, kas ir vērtīgākais, ko tu savā dzīvē iemācījies, es teiktu Roberta Dilca atslēgu koncepts. Tagad pieņemiet, novērtējiet un liekam to visu lietā. Ļoti konkrētas lietas. Tātad, kolēģi, tev ir, kā vadītājiem, ir daudz dažādu sarežģītu situāciju, kur tu nonāc saskarē ar klientiem, ar darbiniekiem, ar savām kaut kādām gremliniem, bet tā ir tā labā ziņa, ka tev vienmēr, tad, kad tu esi to iemācījies, tev vienmēr ir 14 durvis, pie kurām tu vari pieklauvēt, un 14 durvis, kuras tu vari atslēgt, un tu zini, kas notiek tālāk. Labi. 14 atslēgas. Lai mēs saprastu, kā tas izskatās atkal ikdienā, ļoti konkrētā, praktiskā formātā, es iekupēšu un jūs pamēģiniet arī, kā es teicu, paņemat, nokopējiet šo attēlu un ielieciet viņu iekš ChatGPT un paprasiet, lai viņš ekstraktē tekstu. Tā mums ies uz priekšu labāk. Pagaidām es ielikšu arī čatā. Jā, reizēm viņš viņu paņēma, reizēm ir pa daudz, bet pagaidām paņēma, bet tas nav tik svarīgi. Tātad ejam uz priekšu, mēs paņemam nākamo čatu un iekupējam šīs te Roberta Dilca ietekmes atslēgas. Un šeit ir tā labā ziņa, ka te ir pirmkārt izskaidrots, kas tas tāds ir, un otrkārt tad ir izanalizēts, kāpēc tas strādā, kā tas strādā un kādās situācijās vadītājs visbiežāk izmanto šīs atslēgas, un tās nav nu, kaut kas tāds, nezinu, tā nav manipulācija, tās ir ļoti konkrētas mini-stratēģijas, sauksim tā, un ja mēs skatāmies, tad kur mēs to varam izmantot primāri, tad, ja tu esi vadītājs un tavi darbinieki pretojas pārmaiņām, viņiem ir zema morāla, nav disciplīnas, ideāli. Ja tev ir pārunu situācijas, kad tu tiecies ar key accountiem un tā tālāk, tad izcili šeit ir tās pašas atslēgas, tikai citā formātā. Pārdošanā, coachingā, konfliktu risināšanā, visur viņas ir iekšā, viņas ir visur vienādas, tikai mēs viņas pielāgojam un adaptējam. Ja, un te ir kur skaidrojums un arī mūsu dāvanu mākonī šīs atslēgas ir ieliktas. ChatGPT parasti viņš nedod 14 uzreiz, jeb šeit viņš man iedeva. Mēs tagad neiesim cauri visām, es paņemšu dažas ar tām, ko es ikdienā strādāju, bet vispār viņas ir 14, un viņas strādā tik izcili, tik fantastiski, un tepat ir tabula ar kopsavilkumu, kā tas vismaz izskatās un kā mēs to varam ikdienā pielietot. Tātad Roberta Dilca izcilības atslēgas labākais, manuprāt, ko līderis var iemācīties vai vadītājs var iemācīties strādājot ar saviem darbiniekiem, ir apgūt šos te paternus vai atslēgas. Tātad ielieciet plusiņu, ka jums ir kaut kas līdzīgs kā man, un tad mēs mazliet parunāsim detaļās, kā tas izskatās dzīvē, kā tas strādā.
Māris saka, ka ir, vai vēl kādam ir. Uh, okay. Nu, labi, tad, kolēģi, kā tas izskatās dzīvē? Dzīvē tas izskatās sekojoši. Piemēram, un tās līderības atslēgas ir tāda interesanta lieta, nu, tu viņus var izmantot jebkurā situācijā savā ikdienā. Nu, piemēram, skatieties, intention, pozitīvs nodoms. Un mēs viņus izmantojam situācijās, kad mēs saskaramies ar kaut kādu problēmu vai ar kaut kādu pretestību problēmu. Kolēģi, ierakstiet kādu problēmu, kas jūsu uzņēmumā vai komandā tagad pēdējā laikā ir aktualizējusies problēma, vai kāds darbinieks nāk ar kādu problēmu, vai vienkārši ir situācija X, un mēs paņemsim. Tagad es aicinu jūs piedalīties, jo mēs paņemsim konkrētas situācijas un izlaidīsim cauri atslēgām tiešraidē. Vēl labāk, ja kāds būtu drosmīgi veidā pieslēgtos ar skaņu, man kaut ko ierunātu, bet tas varbūt būs pa daudz. Halo. Es gribu parādīt, kā tās atslēgas strādā, kolēģi. Ir kāds? Ok, labi. Mārcis saka, jauna tehnoloģija, klienti baidās, neko nav. Labi, mēs varam paņemt to tādu situāciju, ka tu esi, piemēram, pārdevējs un aizēji pie klienta, un viņš skatās uz tavu jauno tehnoloģiju, un viņš saka, klausieties, mēs līdz šim varējām tikt galā, jā, nu, mums neko tādu nevajag. Un tagad tavā rīcībā ir vismaz 14 veidi, kā atbildēt uz šo sarunu, un tu izvēlies no šīs 14 atslēgu saraksta piemērotākās. Tev nevajag visas uzreiz nomačīt, kā teikt, tu izvēlies piemērotākos. Un ja klients baidās no pārmaiņām, tad tu vari paņemt, izvēlēties jebkuru, tad, ja tu šīs atslēgas pārvaldi, un mēs paņemam šo te pozitīvus nodomus. Un tu redzi, klients saka, ziniet, jā, mums līdz šim bija lieliski. Un tad tu saki, piemēram, cienītais klient, es jūs ļoti labi saprotu. Tas vienmēr tā apziņa ir patiesībā ļoti, ļoti, ļoti lieliska, kad mums ir tā pārliecība, ka tas viss strādā. Un, un ja mēs paskatāmies, kā ir mainījusies pasaule, kas ir tā, kas ir tā, kas ir tās pozitīvās lietas jūsu dzīvē, kas ir ienākušas pēdējā laikā caur pārmaiņām? Nu, paskatāmies, kādas jaunas pozitīvas pārmaiņas ir jūsu dzīvē ienākušas. Jo tagad klients baidās no lietām, viņš baidās ieviest pārmaiņas, bet tu patiesībā liec viņam paskatīties pozitīvā veidā uz pārmaiņām. Ja viņam ir tava tehnoloģija baida, tad tu viņam liec paskatīties, kas ir tās pozitīvās lietas, kas tavā dzīvē ir ienākušas pēdējā laikā, pateicoties tam, ka pasaule mainās. ChatGPT ir ienācis pārmaiņas arī tā tālāk. Tu liec viņam pārnest uzmanību no bailēm uz iespējām. Un šī ir viena atslēga. Ja, piemēram, sekas. Man, piemēram, arī šīs ir sekas. Un ja mēs sakām, nu, un atkal te reizēm ir arī, kā mēs to pasakām, bet ja mēs runājam par šo pašu situāciju, ka klients baidās no pārmaiņām, mēs sakām, labi, cienīties klienti, varbūt tāds varbūt ļoti praktisks jautājums. Vai esat padomājis, kas notiek uzņēmumā, kurš nepieņem pārmaiņas? Nu, kas sagaida uzņēmumu, kurš paliek tur, kur viņš paliek ar vecajām ierastajām tehnoloģijām? Sekas, tu palīdzi tam cilvēkam tagad uzmodelēt sekas.
un liec viņam atrast atbildi. Nevis tu viņam pasaki priekšā, tev būs bankrots, tu būsi Nokia. Bet tu liec viņam tagad runāt un uzzīmēt tās sekas. Un tā ideja tā ir tāda drusku coachings, bet tāpat laikā nevis tu viņam saki priekšā, bet viss šīs atslēgas liek tam otram cilvēkam iespringt. Iedot tagad vēl citu situāciju. Vienalga kaut kādu situāciju, ar ko mēs kā vadītāji, uzņēmēji saskaramies vai esam saskārušies, un es parādīšu, kā šīs atslēgas fantastiskā veidā var ielikt tur iekšā. Kolēģi, situācija ar darbiniekiem, ar klientiem, ar produktiem, vienalga kāda. Un mēs paņemsim ļoti praktiskā veidā. Šis ir praktikums, kolēģi. Šis nav untāls stāstījums, šis ir praktikums. Mēs strādājam ar jums svarīgām lietām. Jūs sakat, hei, man ir situācija, mēs paņemam atslēgas un atstrādājam. Halo! Uh, kamēr jūs domājat, kolēģi, skatāties? Pārdevējs prasa, ko darīt, ja klienti teiks, ka ir pārāk dārgi. Un reku mēs varam paņemt nākamā atslēga kritēriju hierarhija. Pārdevējs saka, ko man darīt, ja mani klienti tāpat teiks, ka ir pārāk dārgi, un tagad tu viņam atdod šo atpakaļ teikumu ar šo atslēgu. Tad tu saki, Andri, saki lūdzu, kas tev ir svarīgāk? Turpināt domāt, ka mūsu produkts ir pārāk dārgs, vai meklēt iespējas un atrast jaunus risinājumus, kā pārdot šo produktu. Kritērijus mēs noliekam, kas tev ir, Andris, svarīgāk? Turpināt domāt, ka klienti nepirks un tāpat nepirks, vai iemācīties jaunas lietas un pārdot šo produktu jaunā formātā? Kas tev ir svarīgāk? Un mēs paņēmām šo atslēgu konkrēto, un mēs nolikām šīs divas kritērijas. Un tur, kā teikt, muļķim ir skaidrs, ka Andrim gribi kā negribi ir jāsāk domāt par jaunām iespējām, nevis turpināt domāt par to, ka produkts ir pārāk dārgs. Uztverat to domu. Viena konkrēta atslēga, un mēs atkal viņu ieliekam tur iekšā. Kaut vai cita situācija. Jums ir gadījies satikt, piemēram, nezinu, kolēģi, darbinieku, kurš domā pārāk detaļās. Viņš neredz kopējo bildi, viņš rokās, viņš parās, viņš kaut kur ciparos, papīros, detaļās iekšā, un viņš ir iegājis ļoti šaurā kaut kādā fokusā. Ir gadījies. Un tu saproti, ka tam cilvēkam nebūs rezultāti, kamēr viņš domās šajā mazajā formātā. Un tu vari paņemt chunking up stratēģiju, jeb paplašināšanas stratēģiju. Tu vari paprasīt, Andri, man ļoti patīk tas, ko tu dari, un tu esi tik ļoti precīzi uz detaļām. Tā ir tava izcilā puse. Un saki, lūdzu, ja mēs paskatāmies plašāk, kā tu redzi to savu pienesumu lielākā, liec viņam paplašināt to redzējumu, aiziet prom no tām mazajām detaļām un paskatīties uz lielām bildēm. Viņš pats to neizdarīs. Viņš to neizdarīs, ja tu viņam to neiedos un nepaprasīs un neliks viņam katru dienu. Un šādā veidā tas cilvēks kļūst labāks. Viņš ierauga citas lietas, ko viņš neredzēja, bet tu esi apguvis šīs atslēgas, un tu redzi, un tu jūti, un tu vari, un tu māki viņas izmantot, uztverēt to domu. Mums tam šobrīd nav laika, mums vēl ir konkrētas lieliskas lietas jāizdara, bet šīs ir tās atslēgas, un mēs viņas izmantojam pārrunās, pārdošanā, konfliktu risināšanā, coachingā, visur. Ja, un tā ir tā līderības, manuprāt, vadītājā šobrīd vērtīgākā lieta, ko es redzu, ka vajag iemācīties. Šīs ir tās lietas, bez kurām tu nemaz nevari iztikt manā izpratnē. Tā kā jā. Ja dara, ejam uz priekšu, mums ir vēl lietas, par ko parunāt. Jā, strādājam, darbojamies. Labi, tātad 14 atslēgas.
Nu, pavisam īsi, pozitīvs nodoms. Darbinieki saka, zini, man nekas nesanāk, laikam pārdošana nav mans lauciņš. Un tu kā vadītājs saki, Andri, es saprotu, kā tu šobrīd jūties. Un zini, kas man visvairāk iepriecina šajā mūsu sarunā? Tas, ka mēs par to šobrīd runājam. Nu, tā ir ļoti pozitīva formula. Mēs par to runājam. Pozitīvs nodoms. Redz, kur ir tas, ko mēs šeit runājam. Ja? Kā mēs pasniedzam šīs lietas, un man kā vadītājam ir baigi svarīgi mainīt to uzmanības lauku. Ja es redzu, ka tur nav risinājuma, tad es pārnesu no trauksmes uz svētkiem ar šīm atslēgām. Tā ir tā lielā pievienotā vērtība, piemēram. Redz, kur mūsu produkti ir pārāk dārgi, klasika. Pat darbinieks saka, un vadītājs saka, Andri, es saprotu tavu vēlmi pārdot vieglāk par zemāko iespējamo cenu. Es saprotu tevi. Un tajā pašā laikā atceries pārdošanas svarīgāko patiesību. Stāsts nekad nav par cenu, bet vienmēr par vērtību, Andri. Atceries to. Ja, nozīmes maiņa, mēs mainām nozīmi. Mēs zinām šo atslēgu, mēs mākam, un mēs nomainām šo situāciju tā, kā mēs to gribam, kā vadītājs to vēlas. Ok, labi, mēs iesim uz priekšu. Mums ir vēl svarīgas nianses, bet šīs ir atslēgas. Varbūt ir kāds konkrēts jautājums, ko jūs gribat ielikt savā ikdienā, vēl noskaidrot par šīm atslēgām, jo, manuprāt, kā jau es teicu, man ir grūti iedomāties vadītāju, efektīvu vadītāju, kurš nezin, nemāk un neizmanto šīs atslēgas savā ikdienā. Jā, jo tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Ja tagad laiks jautājumiem, pirms mēs dodamies tālāk par šīm ietekmes atslēgām. Jautājums sadaļa. Paldies! Lieliski! Nu, labi. Tad jautājums mēs tad, labi, reiz. Tad vēl kāds jautājums. Jā, ir grūti sadarboties ar vadītājiem, ja viņiem nav tādu zināšanu. Tā ir tiesa, un tāpēc eksistē Untāls un Roberts Dilts. Un es esmu kādus 15, 20 gadus tagad pa pasauli braucis un mācījies šīs lietas, un tagad es ar viņām dalos. Un šīs ir tās. Šis brīdis, kad mēs varam saprast, kas ir kas un kas ir tās izaugsmes zonas. Un, kā jau es minēju, manā dzīvē profesionālajā nav bijuši vērtīgāku atziņu par šīm 14 atslēgām. Un labi, dodamies tālāk. Nākamais, tātad, nu, jā, viens piemērs par to mazliet vēl ar ironiju, kā tās atslēgas varētu izskatīties. Tas ir kas, kā mēs to pasniedzam patiesībā. Tā ir tā mana atbildība. Darbiniekam ir problēma vai klientam ir problēma, un es viņam pasniedzu to informāciju, to pašu informāciju savādāk, caur šīm te atslēgām, piemēram. Ja, un darbinieks saka, lieliski. Okay. Un vēl viena lieta, ļoti svarīga lieta. Tā eksistē 14 modeļi, 14 atslēgas, un es teiktu, ka visus 14 vajag iemācīties un apgūt un likt lietā, bet tev nevajag viņus visus uzreiz. Eksistē tātad praksē mēs izmantojam 2, 3 atslēgus kā kombināciju. Jā, tā kā tādu setu. Dzīvē tas izskatās sekojoši. Es tagad atkal nokopēšu kolēģi, un jūs varat uztaisīt savā pusē tātad nevis jau vienu atslēgu, bet atslēgu kombināciju, ko mēs izmantojam dažādās situācijās. Konfliktu risināšana, pārunas un tā tālāk. Tur ir konkrēti elementi sarindoti noteiktā secībā.
Un tev ir jau gatavas kombinācijas. Manuprāt, vēl viens ģeniāls formāts, ko mēs varam izmantot ar šīm atslēgām, ka tev punkts viens, tev pat nav vairs jādomā, tu zini, kādas ir piemēram, situācijas tavā ikdienā, ja tur, piemēram, nezinu, darbinieks pretojas pārmaiņām. Opā, tev ir viens, divi, trīs. Tev jau ir trīs atslēgu plāns, kā runāt ar darbiniekiem, kuriem, piemēram, kuriem ir šī situācija. Reiz, kur mums trūkst resursu, lieliski, viens, divi, trīs. Tev jau ir sarindotas atslēgas vai stratēģijas, kā šo situāciju risināt. Zema morālē, motivācijas trūkums, ideāli. Viens, divi, trīs. Trīs secīgas atslēgas, kuras mēs vienkārši ieliekam katrā konkrētā situācijā un paprasam chatbotam izskaidrot vēl. Ja? Tad konflikts un tā tālāk. Jaunā līdera, jaunā vadītāja, pretestība jaunajiem vadītājiem. Aleluja! Viens, divi, trīs atslēgas. Viens, divi, trīs. Un redz, kur ir apakšā čārta, tabula. Redz, kur ir situācijas, redz, kur ir iemesls, un te ir trīs atslēgu kombinācija, kurus mēs izmantojam katrā no šīm situācijām ar garantiju. Ja? Tāpēc, ka tas strādā. Kolēģi, vai jums pusē arī ir kaut kas līdzīgs kā man? Ir. Ielieciet, kolēģi, kaut kādu savu komentāru, vai tas, ko mēs šobrīd darām, ir tikpat mega super, kā man tas liekas. Vai tas, ko mēs tagad darām, rītdien noraus jumtu jums un jūsu kolēģiem un tā tālāk, tā tālāk. Kā jau teicu, šis ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti liels, ļoti dziļš, ļoti svarīgs, ļoti vērtīgs, un man nav skaidrs, kā mēs varam bez šī dzīvot. Okay. Un labā ziņa, kad tās ir gan pārdošana, gan pārunas, gan coachings, gan darbā pieņemšana, gan personāla atlase, visur. Tātad ir 14 atslēgas, ir konkrētas situācijas, ir konkrētas jau atslēgu ķēdītes, kuras mēs varam likt lietā rīt, parīt, vienalga kad, un tas viss strādā, tāpēc, ka tas strādā. Lieliski, paldies, draugi. Man prieks, ka mēs ejam pareizā virzienā, skatoties uz jūsu atsaucību. Labi, bet tas vēl nav viss. Varam turpināt. Ir vēl lietas, ko mums kopā vajadzētu izdarīt, draugi. Nākamā lieta, ko mums kopā vajadzētu izdarīt, ir tāda programma, kas saucās 100% pārdošana. 100% pārdošana. Tas ir Untālā visu laiku jaudīgākais pārdošanas treniņš, kurā arī integrēts mākslīgais intelekts. Un ja jūs strādājat biznesā un jums ir pārdošanas komanda, tad lepni lūdzu, redz, kur ir šīs pašas atslēgas un vēl citi jaudīgākie instrumenti Untāla apmācībās, kas mums sākas septembrī. Un ko es vēl gribēju pateikt? Man dzīvē ļoti, ļoti patīk, vai ļoti, ļoti priecē, kad maniem klientiem sanāk, un es pat lepojos, un tās ir tās lietas, kas man silda sirdi, un vien pāris lietas es ieliku, lai mēs saprastu, kas ir kas, un redz, kur ir Ilze. Ir IKEA business to business komandas vadītāja mums pagājušajā gadā. Pat šogad, vai pagājušajā gadā, kaut kādu laiciņu atpakaļ, janvārī mums bija treniņš, un es ieliku tur visas šīs psiholoģiskās lietas un komunikācijas lietas, un tad es viņai jautāju, klausies, nu, pēc kaut kādiem 3 mēnešiem prasīja, kā jums iet, un tad viņa teica, zini kā, patiesībā iet, nu, kosmiski labi. Mums ir 4,5 reizes vairāk naudas nekā pirms tam. Un es patiesībā, Latvijas sakot, biju pakaļ, jo es nedomāju, ka mēs tik daudz naudas varam nopelnīt kopā ar Ilzi un Ikea, bet tas strādā. Tieši tāpat strādā, kad Gints atnāca pie maniem uz apmācībām. Viņš ir telekomunikāciju
telemārketinga komandas vadītājs. Viņš teica, klausies, mēs tur cīnāmies, mums īsti neiet. Iedod mums skriptu, iemāc mums pārdot. Un mēs uztaisīju viņam skriptu, mēs pameditējām un paskaties, cik tas ir. Nedēļas laikā mēs dabūjām izaugsmu par 1000%. Ja mums bija 2 darījumi, tad pēc tam mums bija 12. Un tas ir tas, ko dara zināšanas, tas ir tas, ko dara pareizi pieeja lietām. Tā kā kolēģi reklāmas īsā pauzē, ja mēs runājam par pārdošanu, tad septembrī ir pirmā un vienīgā reize, kad Untāls šogad dod tā pārdošanas trendiņu. Nākat paši, sūtat kolēģus, iesakat draugiem. Fantastisks, labākais pārdošanas trendiņš ever, ko Untāls kādreiz ir kādam piedāvājis. Varam iet tālāk, kolēģi. Ielieciet plusiņu, ka mēs varam iet uz priekšu, un tad es jums iedošu vēl superjaudīgas instrumentus. Lieliski. Tātad nākamā instrumentu grupa. Nākamā instrumenta grupa, sauksim to par valodas konstrukcijām. Ja iepriekšējās bija atslēgas, tās bija mini-stratēģijas, tad šīs ir tādas lingvistiskās kombinācijas, tādi valodas konstrukcijas, sauksim to tā. Un šis ir patiesībā arī viens no ģēnijiem. Miltons Eriksons ir hipnozes, vispār hipnoterapijas un hipnotiskās komunikācijas tēvs, vai nu, tāds visu laiku labākais, jaudīgākais hipnotiskās komunikācijas eksperts. Viņš ir radījis visus tos patērnus, viņš ir izveidojis, viņš ir izpētījis. Ar vienu vārdu sakot, pats krutākais čelis, kāds vien ir redzēts šajā jomā. Un tas, ko mēs tagad darīsim, es parādīšu šos te valodas patērnus, kas ir izgudroti tieši kā mēs viņus varam, kā vadītāji un līderi izmantot savā darbā, savā ikdienā. Kā es to zinu? Tāpēc, kad es pats esmu neirolingvistiskās programmēšanas treneris, un es šos patērnus esmu jau aprobējis ne tikai pārdošanā, bet arī coachingā un visur citur. Un ikdienā, kad es strādāju ar sociāliem tīkliem, es katru dienu viņus izmantoju, un es fantastiski redzu, kā tas strādā. Un vēl viena lieta, tad kad es mācījos un es kļuvu par neirolingvistiskās programmēšanas treneri, mums bija eksāmens. Un eksāmens man bija napārnieks, latviski sakot, pārnieks, un man bija tas pārnieks jānohipnotizē un jānoliek uz 2 krēsliem. Varbūt tas ir redzējuši kaut kur, bet tas bija mans eksāmens, lai es dabūtu certifikātu. Un savukārt tāds ir tas uzdevums, viņš tur kādu minūti guļ. Un tas nozīmē, ka tas strādā, tas hipnotiskais trans, ko tu iedod, viņš ir īsts, bet tas šobrīd tikai parāda to, ka tas nav izdomāts. Un savukārt Napārņiks to darīja ar mani. Ja? Tad mēs abi dabūjām certifikātu. Tad tas nozīmē, ka tu vari nogulties starp 2 krēsliem. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka tavs prāts domā, ka tu šajā brīdī esi ozols kaut kur ceļa meža vidū, un prāts tevi padara un paceļ kaut kur citā līmenī, bet par šito mēs nerunāsim. Es tikai gribu parādīt, ka tas reāli strādā un strādā ikdienā arī ļoti praktiskā veidā. Neviens nav jānohipnotizē, mēs vienkārši saliekam vārdus, frāzes pareizā secībā. Labi. Lieliski. Tātad mūsu dāvanu groziņā es esmu ielicis 32 jau piemērus, 32 piemērus ar šiem te valodas konstrukcijām, un jūs varat viņus izpētīt un ar viņiem varat strādāt. Daži no viņiem ir super jaudīgi ikdienas darbā, un daži ir mazliet sarežģītāki, ne tik viegli, bet es ar sarkano, piemēram, iekrāsoju tos, ko es izmantoju. Nu, piemēram, ir tāds, esat varbūt jau dzirdējuši, ir, piemēram, četru jā kombinācija. Nu,
Tas nozīmē, ka, piemēram, pie katra jā, prāts iemieg, mēs iemidzinām šī cilvēka pretestību. Piemēram, darba intervija, tu gribi dabūt darbu, tev ir darba intervija, un tu runā ar to intervējumu, un tu saki, tur, nezinu, cienītā Inese, jā, paldies, šī saruna ir lieliska, un ziniet, Inese, mēs ar jums nu pat izrunājām manu profesionālo pieredzi. Tas ir viens, jā, Ines pamāja ar galvu. Mēs apskatījām tādas ļoti konkrētas lietas, kādā veidā es redzu savu nu, līdzdalību uzņēmumā un ietekmi uz uzņēmumu izaugsmu. Otrs, jā, mēs izrunājām tātad, apmaksas sistēmu, motivācijas sistēmu, mēs izdarījām. Un tad mēs vēl mēs iedziļinājāmies tur vēl kaut ko, četras lietas es uzskaitu, un tad es saku, Ines, sakiet, nu, kas tad ir vēl nepieciešams, lai jūs varētu pateikt, Edgar, mēs tevi ņemam darbā. Viens kaut vai četri jā, kas iemīdzina Inesi, un tad ir mans uznāciens, un es saku, Ines, sakiet, kas ir vajadzīgs, lai jūs varētu pateikt. Un tur ir vairākas kombinācijas, tāpat nav viena. Tur ir četri jā, un vēl slēptā komanda. Inese, sakiet, kas tad ir vajadzīgs, lai jūs varētu pateikt, Edgar, mēs tevi ņemam. Kā jums patīk? Kā jums patīk? Tāda, manuprāt, fantastisks kūlenis, drosmīgs, hipnotisks kūlenis. Es tikko nodemonstrēju, kā darba ņēmējs var izmantot to, piemēram, um, darba intervijā. Nu, vai nākamais, piemēram, nākamais valodas konstrukcija, piemēram, ir prāta lasīšana. Tad, kad tu, piemēram, aizbrauc, nezinu, uz alūksni un tu gribi alūksnē pārdot kaut kādu pannas vai vienalga kaut kādas savas treniņus, un tur cilvēks sēž un tu atbrauc uz alūksni un tu saki, tu nostājies zāles priekšā un saki, cienītie draugi, kolēģi, paldies, paldies par iespēju šeit atrasties. Un ziniet, iespējams, jūs šobrīd domājat, kas ir šis cilvēks džinsu biksēs un žaketē. Iespējams, jums šajā brīdī galvā ir daudz dažādi jautājumi, ko tad nu viņš mums ko tad no tādu viņš mums tagad iedos, un droši vien atkal kaut ko mēģinās pārdot. Un šobrīd es lasu to auditoriju, es zinu, kas viņu galvās notiek. Es vienkārši apsteidzu to visu un pasaku skaļi. Divas, trīs, četrus faktus, kas ir viņu galvā šajā brīdī notiek tā vai tā. Es vienkārši to nolasu un paceļu uz augšu. Un tad es esmu daudz tuvāk šiem cilvēkiem nekā pirms minūtes, kad es esmu, piemēram, šo prāta lasīšanas stratēģiju ielicis iekšā konstrukciju. Kolēģi, ielieciet plusiņu, ka tas jums arī, kā teikt, uzrunā. Šeit ir 32, 32 versijas un varianti. Mēs šobrīd, mums tam nav laika, es vienkārši paņemu pārīti un izstāstu nodemonstrēju praksē. Tam ir nepieciešams ilgāks laiks un cita vieta, cita nodarbība, bet es iedošu vēl dažas idejas, kā tas strādā. Piemēram, pievienotās komandas. Es jau vienu nodemonstrēju, bet tas strādā fantastiski. To es izmantoju savos treniņos, pārdošanas treniņos, un es kā noslēdzošo frāzi savos treniņos, kad pārdevējs grib kaut ko klientam pārdot, mēs izmantojam šo konkrēto stratēģiju, kad aiziet pie klienta un saka, Aleksandr, ziniet, nu, mēs ar jums esam praktiski izrunājuši visas svarīgākās lietas. Bet ir vēl viena lieta, ko es gribētu no savas puses pateikt. Ziniet, Andri, kas man ir svarīgi šajā darbā kā pārdevēja? Man ir svarīgi, lai pēc tam, kad mēs būsim noslēguši darījumu, pēc tam, kad jūs būsiet novērtējuši, ka tas produkts patiešām strādā un padara jūsu biznesu efektīvāku, es vēlētos, lai jūs man gribētu piezvanīt un pateikt, Edgar, paldies tev par to, ka mēs to izdarījām. Un tas manā dzīvē patiesībā sagādā vislielāko prieku. Cilvēki, kas pēc noslēgta darījuma piezvana man un pasaka, Edgar, paldies tev. Paldies, ka mēs to izdarījām. Sapratāt to ideju. Tas ir pievienotā komanda. Paldies tev, Edgar, ka mēs to izdarījām.
Atkal viens fantastisks, spēcīgs kūlenis, ko mēs varam ielikt iekšā sarunā, vai jebkurā sarunā, tad, kad mēs zinām, saprotam un darām. Un tad ir, piemēram, tag questions, jeb, kā es parasti saku, piespiedu atzīšanās. Tu vari runāt ar klientiem, ar cilvēkiem, vai vienalga kādā situācijā, un beigās tu tam savam sarunas partnerim saki, Aleksandra, jums taču tas arī ir svarīgi, vai ne? Jūs taču to arī vēlties. Un tu viņu tā kā piespied atzīties, tu piespied viņam pateikt, jā, jums taču tas arī ir svarīgi, pareizi. Un šeit ir 32 skaisti kūleņi, valodas konstrukcijas, kas griež kā nazis, kas tiek dziļāk, daudz dziļāk nekā jebkuras citas valodas, sarunu valoda. Uztverēt to domu. Kā jau es teicu, ja tu esi vadītājs, ja tu esi līderis, tad tev vajag gan atslēgas, gan konkrētus tekstus, vārdus, frāzes, kādā veidā tu vari runāt un dabūt rezultātu, runāt un sasniegt savu mērķi ar vārdiem un konkrētām jau konstrukcijām. Dar, kolēģi, ieliciet plusiņu. Ielieciet plusiņu, ka tas, ko mēs runājam, arī dzēn iet kopā ar jūsu līderības stratēģiju. Mārcis saka, labs, jā, lieliski, lieliski. Kā jau es teicu, tam šobrīd nav laika. Es vienkārši iedodu jums atvērtu grāmatu un pasaku, ka es esmu gatavs ar jums iet dziļāk un izveidot jūsu biznesam, jūsu specifiskām vajadzībām, gan atslēgas, gan šo, gan visu salikt kopā, lai darbs iet. Ok, labi. Tad iesim pamazām virzamies uz priekšu. Kā jau teicu, šeit ir tas, ko es teicu, gan pievienotās komandas. Vēl viena lieta, kas ir mans favorīts, es viņu saucu par īssavienojumu. Latvijas sakot, kaut kas tāds, ko neviens nav gaidījis. Un tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti jaudīgs. Darbinieks tev saka, mēs tā vienmēr esam darījuši, tas vienmēr ir strādājis. Un tu kā jaunais vadītājs saki, lieliski, Andri, un visi pārējie kolēģi. Un tagad paņemiet papīra lapu, pildspāvu un uzrakstiet 5 idejas, kā jūs vēl nekad neesat darījuši. Nu, absolūti tā, kā vēl nav darīts. Ja? Un tu apgriez to mājiņu kājām gaisā. Ne tā kā parasti. Nu, es parādīšu dažas idejas. To mēs izmantojam atkal visur, arī mārketingā, reklāmā, pārdošanā, kā piemēram, mēs vienkārši redzam šeit. Ja? Tas ir tas, Latvijas sakot, what the fuck? Kas tas tāds ir? Absolūti ne tā kā parasti. Un ja mēs runājam par sociāliem tīkliem un komunikāciju, tad redz, kur, piemēram, tas, kas pievērš uzmanību, redz, kur atkal īssavienojums. Jā, un tu skaties, un tu lasi, un tu saproti, ka kaut kas te nav kā parasti, un tas strādā. Pattern interrupt. Jā, un ja tu gribi sasniegt mērķi un sasniegt rezultātu, tu nevari atļauties darīt kā parasti. Tev ir jādara drusmīgā, atšķirīgā veidā, savādāk un jāpārsteidz pasaule un jāliek, jādara, jānocērta tā ķirzekas aste. Jā, dažus piemērus. Pattern interrupt. Kolēģi, tas, ko mēs runājam, vai tas der? Kā jau teicu, mums nav tam visam laika. Jums ir mājas darbs, jūs varat tālāk izlasīt, tur tie patērni ir iekšā ar piemēriem un tā tālāk. Bet tas ir tas līderības formāts. Mums ir lielā stratēģija, mums ir atslēgas, un mums ir valodas konstrukcijas. Un tad ir vēl nākamā lieta, ko mēs nevaram noignorēt, un to mēs mācāmies vēl treniņā, kā atsevišķu punktu. Un patiesībā tādā divu dienu treniņā mēs mācāmies vēl daudz dziļāk un daudz vairāk, bet šī ir viena lieta, ko nevar noignorēt, ir emocionālā inteliģence. Tas ir tas, kā vadītājs sevi pasniedz pasaulē. Kāda ir šī saskarsme, un atkal es prasīju chatbotam, kādas ir labākās grāmatas, efektīvākās grāmatas par emocionālo inteliģenci, ko vadītājs var iemācīties un apgūt, un tad viņš izvēlējās šo. Tā kā atkal caur to
caur šīm te fundamentālām grāmatām mēs varam iemācīties praktiskus vingrinājumus, iedot sev praktiskas lietas, kā attīstīt šo konkrēto spēju un prasmi. Un mēs skatāmies šajā pašā Golemana grāmatā un viņa formātā, tad redz, kur ir šie 5 emocionālās inteliģences elementi, kurus tu tātad, un tie visi ir darba materiāls. Ja, tad ar visiem mēs strādājam, ar visiem ir šie paši frameworki, vingrinājumi, līdzīgi kā mums bija iepriekš. Mēs paņemam, sākam trenēt sevī apzinātību, sākam sadzirdēt lietas, saprast, saklausīties savās emocijās, savās iekšējā pasaulē. Nākamais mēs trenējam stresu noturību, mēs trenējam līdzjūtību, mēs trenējam šo emociju pārvaldīšanu. Mēs mācāmies, tas nenotiek pats no sevis, bet ja tev ir konkrēts plāns un tev ir vingrinājums un lietas, kas tev ir jāizdara, tad tu to attīsti. Kā vadītājs, kā līderis, motivācija, tu motivē sevi, tu motivē darbiniekus. Kā to izdarīt? Lieliski, tur ir atkal konkrētas lietas. Empātija, saskarsme, 5 emocionālās inteliģences elementi. Ja, un mēs varam atkal paņemt, es ieliku dažus vingrinājumus, bet šeit ir atkal ļoti konkrēts prompts, kā mēs varam attīstīt sevī šīs emocionālās inteliģences elementus. Ja es viņu atkal ielikšu mūsu čatā, jūs viņu iekopējat. Es viņu varu iekopēt savā pusē, un mēs redzam, ka te ir atkal tā lieta, ko es teicu. Tev, kā vadītājiem, nav jāizgudro velosipēds. Tev ir lielā ceļa karte, tev ir atslēgas, tev ir instrumenti, un tev ir tā inteliģentā, emocionālā pasaule, un tad tu saliec savā ikdienā, ko no tā visa tu darīsi. Vispirms ieliec laiku, ieliec uzdevumus, kas būs lielai ceļakartei, kur es mācīšos atslēgas, kur es likšu lietā šos valodas konstrukcijas un kādā veidā es attīstīšu sevī šo emocionālo inteliģenci. Tev būs gatavi vingrinājumi, gatavas atbildes dienas beigās. Tu vari nospiest pogu un parunāties. Tu vari nospiest reku chatbotam balss iespēju un runāt ar viņu un stāstīt, kā tev šodien gāja un runāt par lietām, ko tu šodien esi izdarījis. Redz, kur šeit tātad ir 5 svarīgākie komponenti. Viņš izstāsta, kas tas ir, kā tas ietekmē līderību, kā praktiskā veidā to apgūt. Ļoti konkrētas lietas, ļoti konkrēti, kā teikt, aktivitātes. Un viss tad pirmais, otrais, trešais elements, ceturtais elements, 5. elements, un atkal ir frameworks, kā tas strādā, tabula, kādā veidā to ieviest praktiskā veidā dzīvē, un ko ar to visu darīt. Emocionāla inteliģence, viens no atslēgas punktiem līderības tādā formātā. Kolēģi, emocionāla inteliģence. Vai tas ir svarīgi? Un, ja tas ir svarīgi, ielieciet ķeksīti, punktiņu, plusiņu, ka mēs esam uz viena viļņa un ka tas, ko mēs runājam, patiesībā ir kaut kas ļoti, ļoti jaudīgs, ļoti vērtīgs. Un tev atkal, kā jau teicu, nav jāizdomā velosipēds, tev ir jānokopē prompts. Un jānotic, ka tas, kas te ir rakstīts, ir labākais, ko es kā vadītājs varu savā ikdienā izdarīt. Un salikt iekšā šīs konkrētās lietas savā kalendārā, pa laikiem, par uzdevumiem un dienas beigās uztaisīt priekš sevis atskaiti. Kā es šodien kļuvu labāks līderis? Kā es kļuvu šodien labāks kā vadītājs? Jā, ieviešot šīs konkrētās elementus, no kuriem tu nevari aizbēgt. Un tā dara supervadītāji, tā dara superlīderi. Protams, ka tur ir vēl, tur ir plānošana, tur deleģēšana, tās ir citas lietas, bet šīs ir tās lielie elementi, kas attīsta mūs kā labākus vadītājus un līderus. Nu, lūk, tad atgriežamies pie tā, ka
ja jūs esat, es esmu pārdošanas cilvēks, draugi, un līderība ir mans hobijs, un līderība ir mans mākslīgā intelekta asistentu būve, ir mans jaunākais hobijs, un es esmu nenormāli priecīgs par šīm lietām, un es esmu paskatījies, kā mainās cilvēku dzīves, kad mēs integrējam iekšā mākslīgā intelekta iespējas visur gan pārdošanā, gan līderībā, da jebkur. Un tev pat nav vairāk, kā es teicu, jādomā, tev jāuztrenē savs čalis un jāsāk strādāt. Un nav vairs nekādu atrunu, ka es kaut ko nemāku vai neprotu, vai man kaut kas nesanāk. Tu nospied pogu, un tev ir plāns, un tev ir darbs, un tev ir uzdevumi. Un tādā veidā mēs ejam uz priekšu. Ja, starp citu, draugi, šovakar, un tikai šovakar, ja esat nācēji un pārstāvat uzņēmumu, tad trīs maksā, ceturtais nāk pa brīvu, bet tikai šovakar rītā viss četri maksās. Tā kā līdz vakaram droši nosūtiet savu e-pastu un komandu, un es iedošu labākās pārdošanas apmācības, kādas vien ir bijušas kopā ar mākslīgā intelekta. Es iedošu asistentu, kas turpmāk visus jūsu čaļus trenēs bez untāla, būs mākslīgais asistents. Nu ko, tātad, kā es teicu, draugi, stratēģija ir, kolēģi, stratēģija ir, ielieciet ķeksīt, ka stratēģija ir, uh, instrumenti ir. Jā, tad, manuprāt, stratēģija bija, instrumentus es iedevu un pārliecību es iedevu, ka tas viss strādā, un rezultāti ir atkarīgi, draugi, patiesībā no jums. Tad, kad jūs to visu liksiet lietā, tad arī būs rezultāti. Nu ko, kādi vēl ir komentāri jautājumi par šodienu? Jautājumi, lielisko jautājumu brīdis. Jautājumi, ovācijas, sajūsmas, saucieni, kaut kāds rezumē. Ko jūs šodien iemācījāt? Draugi, ierakstiet teikumu, ko jūs šodien iemācījāties. Vērtīgākā atziņa, ko jūs paņemsiet līdzi no šīs mūsu tikšanās. Kas ir tā vērtīgākā atziņa, ko jūs paņemsiet līdzi no šīs mūsu tikšanās? Vakars labs, linkums rakstīt, labprāt ierunāšu ziņu. Edgar, man dzirdat, ja? Jā, klausos. Jā, Edgar, lieliska prezentācija, ja tā varētu nodēvēt par prezentāciju. Jau programma ļoti labi izstrādāta, atslēgi, 32 asie naži, tiešām viss ir lieliski. Noteikti novēl tev veiksim tālāk arī apmācībās un prezentācijās par mākslīgo intelektu, kā to arī pats personīgi vairākas reizes pieminēji. Nu, protams, Rīgas palīgs ir vienkārši lielisks, bet uztrauc nedaudz tas, ka tiešām cilvēks degradēsies, kā saka, nav vairs jādomā, pasaka visu priekšā. Nu, lielāko daļu tas varbūt nedaudz satrauc. Vismaz man personīgi noteikti vairāk un lielāku pienesumu dod ieguvuma dzīvā pieredze, piemēri un tā tālāk. Bet, protams, mākslīgais intelekts ienāk mūsu dzīvē, un es arī esmu šokēts par viņu iespējām, bet nu, varbūt tas nedaudz satrauc, bet nu, varbūt tās tikai mans satraukums. Paldies vēlreiz, Edgar, bija ļoti vērtīgi. Jā, paldies par labiem vārdiem. Un, es gribētu teikt, ka man tā šķiet, ka no intelekta nevajadzētu baidīties, un no intelekta vajadzētu mācīties, sadraudzēties. Un, kā jau es teicu, ka tā nav atbild uz visiem mūsu jautājumiem, bet tā ir. Un viņš nepadarīs lietas, ko mēs paši neizdarīsim. Bet te ir tā lieta, ka tagad tev ir visas atbildes, ko tu ar tām darīsi. Es nezinu. Bet tev ir pasaules labākie resursi jebkurai tavai vajadzībai, problēmai vai mērķim. Un tālāk tu ar to kaut ko darīsi. Vai arī nedarīsi. Bet vairs nav diskusija, ka es kaut ko nezinu vai neprotu. Jā, redz, kur ir, dari tikai. Un tādā veidā mēs noņemam nost
milzīgi daudz nevajadzīgu diskusiju par kaut ko. Tagad tu esi atbildīgs par savu dzīvi, un tagad tev ir labākie pasaules resursi, gudrākie prāti strādās tavā labā, lai sasniegtu tavus mērķus, un ja tu to gribēsi darīt, tu izdarīsi. Ja nē, tu atradīsi iemeslus, kādēļ tas nestrādā. Jā, jā, pareizi, kolēģi. Tā, Mārcis saka, kā vienmēr pie un tālā. Kā interesanti un tā tālāk. Nu jā, tātad, draugi, es teiktu, ka tiekamies Facebookā, LinkedInā, padalāties sociālos tīklos, kolēģi Normunds arī par to, ko mēs šodien izdarījām. Ieraksts saglabāsies, pārējie padalāties tālāk ar citiem kolēģiem, kas netika, un nākat ciemos. Mana izcilība ir pārdošana, tā kā, ja šis jums patika, tad pārdošanā, kā teikt, mēs, kā teikt, esam vēl jaudīgāki. Mīļš, paldies! Tiekamies citā reizē, citā laikā. Tā.